Labdien, ļautiņ! Sen neesam redzējušies, vai ne? Laimīgo jauno gadu! 2023. gads bija pārbaudījumu pilns. Tādēļ es vēlos parunāt par tām dažām lietām, ko es iemācījos, un vienkārši pārskatīt vispār to gadu un atcerēties, ko tad labi esmu iemācījusies un kas tad man, jaunajā gadā ieejot ir jāatcerās un jāpieslīpē vēl. Viena no vissvarīgākajām lietām, ko es iemācījos šogad, ir tas, ka tu vari izrādīt līdzjūtību cilvēkiem, tu vari saprast viņu situāciju, ievērojot savas robežas. Manā pieredzē ir tā kā es esmu tomēr es gribētu teikt, ka es esmu diezgan līdzjūtīgs cilvēks, un man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem. It īpaši tās garīgās zināšanas, kas man ir un ko es esmu ieguvusi, es ļoti labprātīgu dalos ar cilvēkiem, tiem, kam ir vajadzība pēc tās, vai arī kam interesē. Diezgan bieži ir tā, ka mēs runājam par šām robežām un kāpēc es saku, kāpēc mēs varam izrādīt līdzjūtību cilvēkiem, bet ievērojot savas robežas, ir tas, ka dažreiz noteiktās attiecībās, noteiktās draudzībās mums ir šīs līnijas jānovelk. Un ja šīs līnijas vai robežas tiek pārkāptas, mums ir jārespektē sevi un mums ir jāapstājās. Jo beigu beigās mēs nevaram visiem palīdzēt. Mūsu mērķis, kā cilvēcei vispār, ir palīdzēt viens otram. Bet vislabākais veids, kā palīdzēt viens otram, ir uzlabot sevi un kļūt par labu cilvēku, par īstenu cilvēku, un tas palīdzēs pārējiem. Man liekas, mēs nesaprotam to, cik tas ir svarīgi mums pašiem sevi mainīt. Jā, palīdzēt citiem, palīdzēt viņiem mainīties, palīdzēt pasaulē, sabiedrībai un tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgi, un es uzskatu, ka sadarbība un cieņa pret viens otru ir vienmēr bijusi ļoti svarīga vērtības sistēma un vispār svarīgs punkts kā tāds. Bet diezgan bieži ir tā, ka mēs aizmirstam, ka izmaiņas sākās mūsos. Un es arī redzu, ka ļoti daudz cilvēki ir līdzīgi man. Tas, kā viņi varēja sev palīdzēt augt un vispār uzturēt tādu labu vidi, bija ievērojot savas robežas. Vārdu sakot, es saprotu, kam tu ej cauri, es jūtu tev līdzi, bet ja tas ies pāri manām robežām, man būs jāatkāpjas un jāparūpējās par sevi. Vēl viena lieta, kas man bija jāiemācās, bija, ka dzīve ritēs uz priekšu un labāk plūst kopā ar to dzīvi, nekā pretoties. Man šogad bija ļoti daudz pārbaudījumu, kuri bija ļoti grūti pieņemt. Bet, pateicoties tam, es iemācījos, ka, lai arī kā man nepatiktu, kā es dusmotos, kāds man būtu aizvainojums vai kāds man būtu nepatika pret to, dzīve ritēs uz priekšu, lai arī kāds būtu manas emocijas. Tāpēc ir daudz labāk ritēt kopā ar to dzīvi, pieņemt, kāda viņa ir. Un viena no lietām, ko es arī iemācījos, es nekad nevarēšu mainīt situāciju, kurā es iekļuvu, bet es varu mainīt savu reakciju uz savām emocijām. Jo es pat emocijas nevaru mainīt, bet es varu mainīt to, kā es reaģēju uz šīm emocijām. Vispārīgi, man liekas, es varu tā teikt, ka iepriekšējais gads bija ļoti smags visiem. Mēs visi gan pasaulē, visa situācija, gan katram individam bija kaut kam jāiet cauri, kas bija ļoti smagi, ieskaitot arī mani. Un
patiesi es varu teikt, ka es iemācījos ritēt kopā ar dzīvi. Nevienmēr man iznāk, protams, jo diezgan bieži gribās jau pretoties, gribās iet pret to straumi, bet patiesi iešana ar straumi ir bijis vienmēr tas labākais veids, un to nevar mainīt. Tāpēc es vispār novēlu jebkuram kaut vai uz īsu brīdi saprast, kā tas ir, iet ar straumi, jo tad ir vieglāk atgriezties, un tā kā uz to, ka tu ej ar straumi, ir vieglāk atgriezties un plūst ar dzīvi, un tad arī lietas iet vieglāk. Vai tas maina to, ka man ir tā smagā situācija un ka man emocionāli un mentāli ir smagi? Nē, bet tas man palīdz sevi dziedēt. Vēl viena lieta, ko es iemācījos, bija baudīt dzīvi. Bet baudīt dzīvi no tāda aspekta, kā tās mazākās lietas, kas ikdienā mums notiek. Vārdu sakot, novērtēt mazākās lietas, mazos brīžus mūsu dzīvē. Es nonācu situācijā, kur man tika atņemts ļoti daudz kas, un mana iekšējā pasaule pilnīgi sabruka. Man bija tāds sajūta, ka es dzīvoju murgā. Es katru dienu pamodos un centos vienkārši izdzīvot katru stundu. Es nedomāju ne par nākotni, ne par savu karjeru, vienkārši centos izdzīvot un darīt tajā brīdī, kas ir nepieciešams. Un, protams, ka naturāli, ka ja tāda ir tā situācija, tu sāc atskatīties, kā tu nenovērtēji tos mazos brīžus ikdienas dzīvē. Un es patiesi arī pateicoties tam visam, es nostiprināju savas dzīves prioritātes un sāku baudīt tās mazās lietas. Un man liekas, un es jebkuram novēlu baudīt vairāk tās mazās lietas, bet vienlaikus arī pārāk nopietni neuztver to dzīvi, jo, ka mēs pārāk nopietni dzīvi uztveram, tad mūsu ekspektācijas ir ļoti lielas, un tad mūsu vērtības skala tiek sastādīta pēc tām ekspektācijām, un tad mēs ļoti, ļoti smagi, tad ir ļoti smaga vilšanās. Gan dzīvē, gan vispār cilvēkos. Tātad šis bija īsumā vispār par to, ko es iemācījos. Šīs mācības es noteikti vēl pielietošu šogad. Esmu ļoti pārliecināta, jo tas bija tikai tāds kā sākums. Man jau visa dzīve priekšā, lai es varētu vēl vairāk iemācīties un vēl vairāk nostiprināt visu. Tā kā ir jaunais gads un protams, ka būs vēl pārbaudījumi un piedzīvojumi. Es novēlu katru no jums sasniegt iekšējo mieru un lai ir labs prāts par visu cilvēci.